Mēs nākotnes parkā mīlam izmēģināt dažādas jaunas tehnoloģijas, lai par tām vēlāk pastāstītu arī jums. Kā jums šķiet, kas man ir rokā? Izskatās pēc muzikas atskaņotāja. Tomēr nē. Tas ir jaunākais grīdu mazgāšanas robots iRobot Kuba. Ko šāds mazulītis prot, to es jums pastāstīšu nākamajā raidījumā, jo tieši es šo robotu arī izmēģināšu. Taču jau tagad es vēlējos padalīties ar kādu novitāti no šīs pašas moderno robotu pasaules. Kā jau raidījuma sākumā minēju, stāsts būs par avatāru. Mūsdienās attālināti var strādāt ne tikai, piemēram, biznesmeņi, bet nu jau arī ārsti. iRobot kopā ar medicīnas tehnoloģiju ekspertiem ir radījuši robotu RP Vita, kas ārstiem ļauj izmeklēt un konsultēt pacientu, atrodoties kaut vai citā pasaules malā. Ārsts attālināti pieslēdzas jebkurā slimnīcā esošajam iRobotam un kā avatārs ar to pārvietojas pa slimnīcas gaiteņiem, apmeklējot pacientus to gultas vietās, saņemot datus par pacientiem veiktiem izmeklējumiem un sarunājoties ar pacientu aci pret aci. Robotārsts var veikt arī izmeklēšanu ar tam pieslēgt digitālo stetoskopu, otoskopu, ultrasonogrāfu vai kādu citu ierīci. Paša iRobota vadība ir vienkārša ar iPad aplikāciju. Nevienam nekur nav jāceļo. Jebkurš ārsts nākotnē varēs izmeklēt jebkuru pacientu, jebkurā pasaules malā. Šo dakteru robotu mēs visticamāk uz testiem tik drīz nemaz nedabūsim. Taču kādā no nākamajiem raidījumiem mēs pastāstīsim jums par vienu citu interesantu robotu. Par robotu baseinu tīrītāju. Uzmanību! Arī jums ir iespēja piedalīties jaunākās tehnikas testēšanā jeb degustācijā. Ja jums mājās ir baseins un jūs vēlētos izmēģināt šādu baseinu tīrīšanas robotu, rakstiet mums uz e-pastu redakcija@zparks.lv vai arī meklējiet mūsu sociālajos tīklos, kur bez iespējām ar mums sazināties, ir iespēja izlasīt arī visu tehnoloģiju jaunumus un apskatīties, ar ko tad mēs šeit īsti nodarbojamies ikdienā. Tiekamies internetā vai Latvijas televīzijas pirmajā kanālā šai pašā laikā. Bet šodien viss. Atā! Thank you.